Šīs dienas epizodē vakariņas pa lēto pie manis ciemojās Justs Sirmais. Es zinu, ka tev garšo burgeri. Nu, kam tu negaršo burgeri? Nu, jā, protams. Es domāju, varētu uztaisīt viņu tā kā to ēdienu nedaudz uz burgeru pusi, bet nosaukt viņu tomēr par šniceli. Bet to pašu maizīti uztaisīt no krosāna, tā kā krosāna veida. Šis ēdiens izmaksās nedaudz virs 2 eiro. Tas ir īstenībā nenormāli lēto. Pirmais, kas tev jāizdara, izmantojot šo, pāraujas pusi visu tādā te veidā. Ok, ideāli. Apmēram tā, jā? Jā. Okay, es paņemšu vienu olu, sabutošu un vienkārši nosmērēsim virsmu. Tas tā kā piparkūks arī, vai ne? Nosmērē, nav tā? Ar olu, lai spīd nedaudz. Jā, tieši tā. Un tad ņemam cepamo papīru, iepaklājam dziļajā pannā. Okay. Un tad ir, man šāds gredzens, saucamais, vai ne? Noteikti no folija var arī izveidot šādu vienkārši gredzenu, kas arī īstenībā nav nemaz tik grūti. Un vienu tad paniņā vienkārši ieliek iekšā arī. Un tad šo izmantojot, liekas superīgi vienkārši sarulēt, bet nevajag piespiest viņu. Cieši, bet ne ar tādu, nesaprāt kā kopā. Jā. Jo viņi īstenībā cepoties, viņa pletīsies uz sāniem, un tad tas mūsu. Es vienu likšu šeit, un vienu tu liks tad šeit. Un tad mēs viņu cepsim, un to otru pannu es tā kā likšu gandrīz vai pa virsu. Es lieku tev uz šidā te restītes sanāk, un uz otras restītes tā te. Viņš tā kā nesaskarās, bet mēs dabojam to tur 190 grādi, 35 minūtes. Kā tev pašam īstenībā ir gatavošana? Es nevarētu teikt, ka mēs esam tāds baigais pavāriņš mājās. Pārsvarā tas ir vairāk atdurās pret to laiku un to skriešanu visu laiku. Tuvojās Ziemassvētki, jaunais gads, nākamais gads un viss pārējais. Kas jūs tam, kā skatuves māksliniekam, priekšā pa koncertiem gaidām ir? Protams, ir visādi pasākumu virkne, kas ir tieši tādi, kur mēs ar grupu spēlējam visādos saviesīgajos pasākumos. Bet neticēs, esmu kļuvis par mūzikas skolotāju šogad. Apsveic! Man ir arī ansamblīts, kuru es tā kā mācu, un viņš ir manā paspārnē, un tāda jauna pieredze man ir, un mums ir vecākiem jātaisa koncerts. Un tas, man liekas, visvairāk tā kā uztrauc. Sajauksim kopā to malto gaļu. Izstāst, ka tu nebaidies no mīcīšanas. Jā, es nebaidos. Es pielieku nedaudz to cieto sieru. Es pielieku to olkuras sakulu. Es pielikšu arī sāli. Un tad es pievienoju vēl piparus svaigos, jā. Un no sākuma pieliksim, aptuveni, tā es teiktu, ēdam karotīti. Pagaidām tās rīvmais garšvielas, jā, dažādākās. Jā, droši. Ej iekšā, izmīc, jā. Kārtīgi izmīci. Es atdalu pusītēm, jā? Jep. Un tad es ieberu to atlikušo rīvmais, arī tikpat daudz, aptuveni 20 gramu. Un tad to pusīt iemet to apli iekšā rīvmaizē, jā. To formiņu viņa uztaisīs, jā? Jā, un rīmais dabūjām no ārpuses viņu. Mums būs šitādas te koteletes. Karsēsim pannu, un svarīgākā kotleta ir, tavā pārziņā. Un man patīk, kas mums būs pašā apakšā, ka pierast burgeros ir likt vienmēr kaut kādas svaigās lapas salāti, ko mēs ieliksim vienkārši skābēts kapustu. Ok. Tātad eļļa. Šitik milzīgas kotletes mēs uztaisījām, ne? Tas būs. Es ceru, ka māsa ir izsalkusi. Tu, kamēr ceps, es pagatavošu marinētas sīpols, vienkārši sagriezīšu smalku. Šīm es pielieku tad sāli, cukuru pielikšu un citronu sulu. Skābums te var būt īstenībā arī ētiķis vai kas tam līdzīgs. Un vienkārši saspaidi sāls, ko izdarīs, viņš uztaisīs viņus mīkstākus ar laiku. Klausies, mums viss gatavs, tikai mērcīt vēl jāstais. To es tā kā salikšu kopā bez problēmām. Tavs uzdevums ir šitādā veidā smuki sagriezis pusi. Tas tāds atbildīgs pasākums, jā. Jā. Ja sačakarējās, tad tik viegli nomainīt mums nav. Ļoti pat labi. Stilīgi. Liec šos virsū, tā, kārtīgi. Tu pats zini, cik tu ēd un māsa ēd. Bet es domāju, ka 2 ēdam karotes katram tas būs maks. Un es tad, kamēr jaucu, ņemu vienkārši 2 sēdamkarotes, 2 tēkarotes, sinepi un 1 tēkarote, citronu sulu. Es viņu tādu, jā, ir tāds priekosties būs. Ļoti labi. Tad uzliekam mērci kārtīgi. Šī gan var tecēt lejā. Šajā garšīgi tos ar maliņā arī vēl lapēst, ja grib tā, vienkārši.
Nu, klausies, prieks tev bija redzēt šajā virtuvē, Super. prieks tev bija kopā pagatavot, novēl tev tiešām daudz panākumu, daudz hītu un iemācīt bērniem visu, ko tu zini un vēl vairāk. Nu, super, paldies tev. Nu, čau, Birgi, paldies, ka tu atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Nogaršot mūsu ar Normu un tādu, kā viņš teica, šnicelburgeru, ko es šodien iemācījos gatavot. Es ceru, ka tev garšos. Labu apetīti. Paldies. Kā tev? Nogaršo. Liekas tāds tā kā Ziemassvētku ēdiens salikts vienā. Tāds ziemīgais burgers, vai ne? Jā. Un kā tev liekas, cik varētu maksāt vienu šādu uztaisīt? Varētu būt kaut kādi 3,20. Jā, īstenībā ir sanāk pat beigās nedaudz pat lētāk nekā tu teici. Es arī par to brīnījos un beigās tas sanāk nedaudz pāri 2 eiro. Tā kā uz cilvēku, jā. Tā kā arī diezgan lēti var uztaisīt tādu pamatīgu Ziemassvētku burgerīti. Jā. Forši.